Jau sākot no 95. gada rudens, es esmu kristīts ar Svēto garu. Es lūdzu Dievu mēlēs, un es saņemu caur to stiprinājumu. Tas palīdzējis ir man līdz šim brīdim, lai es būtu efektīvs kalpošanā, un tas saskan ar to, ko Jēzus teica apstuļu darbu grāmatā 1,8, ka jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums un būsiet mani liecinieki. Un to es redzu, ka tas man arī tā ir iedvesmojis, ka es varu šodien liecināt par to, ko Dievs manā garā ir atklājis, un tanī man palīdz svētais gars. Un tāpēc šodien gribētu, lai mums ir šis pamats no rakstiem par to, vai lūkšana mēlēs tas vispār ir bibliski, vai tas ir vajadzīgs, un gribētos, lai visam pamatā būtu Bībele. Tāpēc noteikti noskaties šo raidījumu līdz galam. Noteikti abonē mūsu kanālu, nospiežot arī blakus uz zvaniņu. Ierakst komentāru, ko tu domā par šo tēmu, un mēs sākam. Aiziet! Pirmais, ko es gribu apskatīt šajā tēmā, vai tas ir bibliski. Jā, pirmkārt, Jēzus par to teica pirmajā nodaļā apstuļu grāmatā 5. pantā, sakot, ka jo Jānis jūs ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksiet kristīti ar Svēto garu pēc nedaudz dienām. Un tas arī notika vasaras svētku dienā, 2. nodaļā. Jau no 1. panta mēs redzam, ka nonāca Svētais gars un mācekļi saņēma to, par ko Jēzus teica, ka jums ir jāsagaida tas, jums ir jālūdz, jums nav jāiet kaut kur pat tagad kalpot, jums ir vajadzīgs spēks no augšienes, un tas arī notika. Otrais notikums apstuļu darbu grāmatā aprakstīts 8. nodaļā, sākot no 14. līdz 19. pantam. Bet apostuļi Jeruzalemē dzirdējuši, ka Samārija pieņēmusi Dievu vārdu, sūtīja pie tiem Pēteri un Jāni, kas tur nonākuši, lūdza par viņiem Dievu, lai tie saņemtu Svēto garu, jo tas vēl ne pār vienu no viņiem nebija nācis, bet viņi bija tikai kristīti Kunga Jēzus vārdā. Tad viņu uzlika tiem rokas, un tie dabūja Svēto garu. Bet Sīmenis, redzēdams, kā apustuļiem rokas uzliekot dabūs Svēto garu, tiem piedāvāja naudu, sacīdams, dodiet man šo spēku, ka tas, kam es rokas uzlieku, dabū Svēto garu. Kādā veidā Sīmenis zināja, ka tad, kad apstuļi uzlika rokas uz cilvēkiem, kas palika ticīgi, un par viņiem nāca Svētais gars, noteikti, ka viņš redzēja to, ka viņi sāka lūgt mēlēs. Un vēl 10. nodaļā no 44. līdz 47. pantam vēl viens trešais gadījums ir aprakstīts, ka cilvēki saņēma Svēto garu. Pēterim vēl runājot, Svētais gars nāca pār visiem, kas šos vārdus dzirdēja, un ticīgi apgraizītie, kas Pēterim bija līdz, izbijās, ka Svētā gara dāvana bija izlieta arī par pagāniem. Jo viņi tos dzirdēja, mēlēs runājam un Dievu teicam, tad Pēteris atbildēja, kas gan varētu liekt ūdeni šo ļaužu kristīšanai, kas dabūjuši Svēto garu, tāpat kā mēs. Šeit mēs redzam, ka šie cilvēki nebija apustuļi, nebija kalpotāji, ka viņiem par to būtu jāiedod Svētais gars. Un arī viņi nesaņēma Svēto garu automātiski pēc tā brīža, kad viņi bija iegājuši ūdenī un saņēmuši kristību, bet tas jau notika pat pirms ūdens kristībām. Un 4. gadījums, kas ir aprakstīts apstuļu darbu grāmatā par Svētā gara kristību, atkal saka par to, ka cilvēki saņemot Svētā gara kristību sāka lūgt Dievu mēlēs. 19. nodaļa no 1. līdz 7. pantam. Kamēr Apols bija Korintā, Pāvils pārstaigājis augstienes apvidus, nonāca Efezā un sastapis dažus mācekļus, viņš tiem sacīja, vai jūs dabūjāt Svēto garu, kad jūs kļuvāt ticīgi? Tie viņam atbildēja, mēs pat neesam dzirdējuši, ka Svētais gars ir. Viņš jautāja, ar kādu kristību jūs esat kristīti? Tie atbildēja ar Jāņa kristību. Bet Pāvils sacīja, Jānis kristīja ar grēku nožēlas kristību ļaudīm sacīdams, lai tie tic tam, kas nākšot pēc viņa, tas ir Jēzum. To dzirdējuši, viņi tika kristīti Kunga Jēzus vārdā. Kad Pāvils uzlika tiem rokas, Svētais gars nāca pār tiem,
Tie runāja mēlēs un pravietoja. Viņu bija pavisam ap 12 vīru. Arī apstults Pāvils svētā gara iedvesmots apraksta to, ka viņš pats to praktizē un kā tas notiek 1. korintiešiem 14. nodaļā, 14. un 15. pantā ir teikts tā. Jo, kad es mēlēs runādams lūdzu Dievu, tad mans gars gan lūdz, bet mans prāts paliek neauglīgs. Kā tad tas patiesībā ir? Es taču gribu Dievu lūgt garā, bet gribu lūgt arī ar prātu. Es gribu dziedāt garā, bet gribu dziedāt arī ar prātu. Šeit es gribētu, lai tu saprastu divas lietas, kuras ir bibliskas, ko apstulis Pāvils arī apstiprina, ka tad, kad viņš runā mēlēs, viņš lūdz Dievu. Tātad šī lūgšana nav no Dieva uz cilvēkiem, bet šī lūgšana, kad svētais gars lūdz mēlēs, iet uz Dievu. Šajā 14. pantā par to ir teikts. Tātad mēs pamanām, ka ir runāšana mēlēs kā pravietiskā dāvana, kura ir dota Kristus miesai, lai tas stiprinātu draudzi, bet ir gara dāvana runāšana mēlēs, kas stiprina mani. Tātad šos divus faktus mums ir jāredz rakstos, un kā šī dāvana, kas kalpo Kristus miesai, arī aprakstīta 1. korintiešiem 12. nodaļā no 28. panta līdz 30. Un dažus dievus draudzē ir iecēlis pirmkārt par apustuļiem, otrkārt par praviešiem, treškārt par mācītājiem, tad devis spēkus brīnumus darīt, tad dāvanas dziedināt, sniegt palīdzību, vadīt un runāt dažādās mēlēs, vai tad visi ir apustuļi, vai visi ir pravieši, vai visi ir mācītāji, vai visi ir brīnumu darītāji, vai visiem ir dāvanas dziedināt, vai visi runā mēlēs, vai visi tās var iztulkot. Tātad šeit ir teikts par to, ka ir šī runāšana mēlēs kā pravietiskā dāvana, kurai noteikti vēl būtu labi, ja blakus būtu tulkotājs, vai nu šīs mēles izpaužās tā, ka viņas sāk runāt tajā valodā, kuru cilvēks, kurš ir atnācis uz dievkalpojumu, zina, varbūt tā ir ķīniešu valoda. Tāpēc arī šajā 14. nodaļā, 22. pantā, Pāvils par to saka tā. Tā mēles nav par zīmi ticīgajiem, bet neticīgajiem. Tātad šajā brīdī tā ir zīme, tas ir kaut kas zīmīgs priekš cilvēka, kā pārdabisks, kā uz viņu Dievs runā viņa paša valodā, un viņš zina, ka šis cilvēks to valodu nezina. Tāpēc šīs mēles ir kā pravietiskā dāvana priekš Kristus miesas, lai šī miesa būtu stiprināta, un tā ir kā tāda atsevišķa kalpošana priekš kāda no cilvēkiem, kas ir kristīts ar svēto garu. Bet lielākai daļai es varu teikt, ka tas ir par stiprinājumu, un tas ir tas otrais punkts, priekš kam dots svētais gars, lai mūs stiprinātu. Un Jūdas 20. pantā ir teikts, un jūs, mīļotie, stiprinādamies savā vissvētākajā ticībā, lūdziet Dievu svētajā garā. Un arī 1. korintiešiem 14. nodaļā 2. un 4. pantā Pāvils arī par to apstiprina. Jo, kas runā mēlēs, tas nerunā cilvēkam, bet Dievam. Kas runā mēlēs, tas ceļ pats sevi. Šajā 2. pantā ir teikts par to, ka tas, kas runā mēlēs, šajā gadījumā viņš nerunā uz cilvēkiem. Tad te nav gara dāvana, kas stiprinātu cilvēks, ka Dievs tagad caur mani uz viņiem runā, bet te ir tas, ka cilvēks pats saņem stiprinājumu priekš sevis, ka šeit notiek uz augšu šī lūkšana, nevis uz horizontāli. Un tāpēc 4. pantā ir teikts, ka šis cilvēks stiprina pats sevi. To es arī varu liecināt 30 gadu garumā, lūdzot Dievu svētajā garā un runājot mēlēs, tas man ir stiprinājis, cēlis, iedvesmojis, iedrošinājis un palīdzējis man pārvarēt dažādus garīgos spiedienus. Un es varu apliecināt, ka šajā Efeziešiem 6. nodaļā pēc visiem Dieva ieročiem, ko Dievs deva, 18. pantā tur ir teikts par to, ka lūdziet Dievu garā ik brīdi. Ja? Un tas ir tas, ka ir brīvs brīdis, mēs lūdzam garā, braucot pie stūres, atrodoties kaut kur pastaigā, draudzē, tātad savās individuālajās lūkšanās, un es to pamanu, ka tas ļoti spēcīgi stiprina, tas ceļ un dod spēku, lai mēs varētu virzīties tālāk ar dievišķu svaidījumu. Un trešais, ko es gribētu šajā tēmā pieminēt, ka tev ir dota
izvēle, tad šī dāvana no Dieva tiek pieņemta ticībā. Un tas ir jālūdz. Tas nav tā, ka, ja Dievs gribēs, viņš man dos, priekš kā man tur iespringt. Bet Dievs atbild uz mūsu ticību, uz to izpratni, ka jā, man tas ir vajadzīgs, tāpat arī kā glābšana. Jā, Dievs ir miris krustā. Jā, viss ir man dots caur Jēzu Kristu, bet tas tiek pieņemts ticībā. Ja es daru ticības soli, tad viņš dara no savas puses to, ko viņš arī ir solījis. Un tas arī par Svēto garu. Tāpēc šajā raksturvietā Lūkas 11. nodaļā no 11. līdz 13. pantam Jēzus arī saka, kas ir tās lūkšanas kulminācija, ko viņš iepriekš teica, ka klauvējiet, meklējiet, lūdziet, jums taps dots. Ja? Tas faktiski pamatā ir teiks par to primāri, ka meklējiet Svēto garu, lūdziet, lai Dievs jums dod, klauvējiet. Tas varbūt ne no pirmās reizes notiks, bet tas noteikti notiks, ja jūs no sirds ticībā lūksit. Kur būtu kāds tēvs jūsu starpā, kas dotu savam dēlam čūsku, ka tas lūdz tam zivi, jeb skorpiju, ka tas lūdz olu, ja nu jūs ļauni būdam zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu tēvs no debesīm dos Svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Tātad redzi to, ka Dievs grib saviem bērniem dot Svēto garu, bet ja viņi to lūgs. Un tāpēc varbūt ir bažas, mazums es saņemšu kādu citu garu. Te ir teikts konkrēti, ja tu lūgsi Svēto garu, Dievs tev dos Svēto garu. Tāpēc, protams, pirms vispār šīs lūkšanas par Svēto garu, pārbaudi savu dzīvi, vai tavā dzīvē nav vieta okultismam, grēkam. Tas palīdzēs tev, lai tiešām tava sirds atverās, lai Svētais gars ienāk un lai tu būtu piepildīts ar Svēto garu, varētu sākt lūgt Dievu mēlēs. Tāpēc, lai Dievs svētī tevi, lai tava dzīve ir apgaismota, izgaismota, svētīta, lai Jēzus asins nomazgā tevi, lai nav nekādi šķēršļi priekš tā, lai Svētais gars varētu ienākt, jo viņš ir svēts un viņš vedīs tevi pa šo svētuma ceļu un norādot vienmēr, protams, uz Jēzu Kristu, jo Jēzus teica, viņš mani cels godā. Debes Tēvs, es ļoti lūdzu Jēzus Kristus vārdā, svētī katru, kas dzirdēja šo vārdu, palīdz, lai katrs ticībā pieņem to, ka man tas ir vajadzīgs, un lai viņi saņem Svēto garu, kas tevi lūdz. Es ļoti lūdzu palīdz, lai viņiem notiek tas, kas ir noticis ar apostolu Pāvilu, ar daudziem ticīgajiem tajā laikā un arī šajos laikos. Tāpēc ļoti lūdzu, Dievs, tu svētī Jēzus Kristus vārdā, lai ir ietērti ar spēku un augšienes, lai var būt efektīvi tavi kalpotāji. Tāpēc lūdzu, Dievs, mīļais, kā tu teici, es izliešu savu garu pār visu miesu. Es ļoti lūdzu, Dievs, tiešām izliejies un lai notiek pārdabiskais šo cilvēku dzīvēs, lai viņi var kalpot ar gara dāvanām, ar svaidījumu, ar svētību, ar efektivitāti. Es lūdzu, Dievs, dārgais, lai katra cilvēka sirdī tiešām ir šī patiesā ticība un uzticēšanās tev, un lai visa tā pilnība, kuru tu esi devis, kad cilvēks sāk sekot tev, lai viņa dzīvē arī notiek. Es ļoti lūdzu, Dievs, tiešām, lai tava apsardzība, tava svētība pavada katru cilvēku, lai mēs, kamēr esam šeit virs zemes, mēs kalpojam tavā spēkā un tavā garā katram vienam. Paldies tev par visu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Noteikti atstāj komentāru, ko domā par šo tēmu, lai Dievs tevi svētī. Visu labu!